Esat sveicināti TV reklāma.lv kārtējā tutoriālī. Šodien vēlējos apskatīt Photoshop, bet ne vienkārši kā fotogrāfijas apstrādes programmu, bet šoreiz kā video apstrādes programmu. Ejam uz darba virsmu Motion. To var izdarīt arī caur Windows Workspace Motion. Atverās mums timelines, kamējam iekšā mūsu nepieciešamo video. Mums ir dotais video. Mēs viņam gribam pievienot kādu no Photoshop filtriem. Lai jūs labāk redzētu, paņemsim kādu no melnbaltajiem. Apstiprināsim. Lūk, bet ir viena problēma. Bīdot laika indikātoru, mums pazūd efekts. Te ir, te nav. Te ir, te nav. Te ir, te nav. Kā izdarīt tā, lai būtu uz visa video viens filtrs? Tāds mums šodienas uzdevums. Ejam vēsturi dzēšam ārā, ejam pie layeriem. Šeit ir tā svarīgākā lietiņa. Ar labot pels taustiņu, convert uz smart object. Tadām! Filtri. Un tagad apstiprinām mūsu vajadzīgo filtru. Un skatāmies, kas mums ir, un mums ir viss kārtībā. Vienkārši ideāli. Filtrs ir apstiprināts pa visu timeline. Visai filmai ir virsū filtrs. Ļoti labi. Bet kā to filmu dabūt ārā? File, export, render video. Izvēlamies mūsu nepieciešamo kodējumu, QuickTime, Flash video, AV, DV streams, image sequence, da vienalga kas. Pie settingiem varam regulēt settingus, apakškodējumus un tā tālāk, un spiežam render. Tāds nu bija šodienas tutoriāls. Tiksimies jau nākamreiz. TV reklāma.lv